Visi šķēpi, kuri tiek lausti par atklāsmes grāmatu, kaut vai par to, kurš zirgs šobrīd jāj pasaulē. Viss, kam šodien būtu mums jāuztrauc, ir tas, vai mēs esam garīgā nomodā par savām personīgām attiecībām ar Dieva dēlu Jēzu Kristu. Šim nemieram, es teiktu veselīgam nemieram, mums būtu jāpavada katru jaunu dienu, ko mēs piedzīvojam. Šo jautājumu mēs nekad kā Dieva bērni nevarēsim nolikt malā. Nē, katru dienu jautāt, pārbaudīt savu sirdi, kādas ir manas attiecības ar Jēzu. Man ir sajūta. Tā ir mana sajūta, tai nav jābūt tavai sajūtai. Tad, kad mēs tulkojam Bībeli, lai vairāk paliek noslēpums nekā skaidrība. Mēs cilvēki tik ļoti gribam izzināt dzīvē lietas. Reizēm arī, kad nākam pie Dieva, mums šķiet, ka mums visam ir jābūt skaidram. Tad, kad mēs lasām rakstus, lai vairāk ir šī Dieva noslēpuma plīvura, nekā, kad tu piedzīvo brīdi, kad tev ir viss skaidrs par Dievu. Bīstami. To var dēvēt par tādu garīgu augstprātību. Jo tad, kad ir viss skaidrs pie Dieva, pazūd Dievam jautājumu, jo viss ir skaidrs par viņu. Viss, ko viņš dzīvē dara.